Skutelis ir studijā. Iespējams, jums rodas jautājums, Jāni, ko tu ņemies? Varētu vienkārši likties mierā. Es tā pavirši uzmetot skatienu šai tēmai, domāju arī tiešām, ko es te ņemos, jo pašvaldību iedzīvotāji bez maksas saņem vismaz kaut kādu informāciju lielākajā vairumā gadījumu bez maksas saņem vismaz kaut kādu informāciju. Lasīt neaizmirsīs, kas ir bonus. Un šeit mums arī, starp citu, piekrīt varam pārstāvis Aivars Draudiņš, kurš saka, bez pašvaldības izdotajiem materiāliem cilvēkiem nebūtu pieejama nekāda informācija par novadā notiekošo, un tas būtu vēl sliktāk. Tomēr man liekas, ka šobrīd ir jau vēl sliktāk. Un to sliktāk ir panākuši tieši pašvaldību izdevumi, jo tie iedzīvotāji acīs un rokās neko neatšķirās no reālām avīzēm. Un cilvēki nemaz neapzinās, ka šos izdevumus neraksta neatkarīgi žurnālisti, bet pašvaldības štata darbinieki, sabiedrisko attiecību speciālisti. Līdz ar to domas pašas izvēlās rakstīt par sev ērtām ziņām un noklusē neērtās. Piemēram, nesen Lielvārdē atklājās milzu afēra. Pašvaldība ar vērienu, tā varētu apzīmēt jau bijušā Lielvārdas mēra Jāņa Āboliņa rīcību. Viņš no nezināmas kompānijas aizņēmies 200 miljonus eiro pašvaldības 20 gadu budžeta kopsumma. Un ko par to rakstīja Lielvārdas domas ziņas? Šis laiks māca mīlēt un dāvanas dot. Jā, un starp citu, nākamajā numurā tikai skopas 9 rindiņas par to, ka ir ievēlēts jau jauns domas priekšsēdētājs. Vēl kāds piemērs. Pagājušā gada jūlijā Šlokenbekā nebija labi ar zivīm. Ja jūs atceraties, no attīrīšanas iekārtām Dzirnava ezerā ieplūda piesārņots ūdens, kā rezultātā no ezera izcēla 4 tonnas beigtu zivju. Es domāju, ka daudzi bija pārsteigti, ka tur ir tik daudz zivis, bet ne par to ir stāsts. Visticamāk, tieši tāpēc Anguras domas ziņas par to vispār nelikās neziņas, bet pašvaldības izdevums Tukuma laiks pirmo un vienīgo reizi uzrakstīja kādu rakstu par šo tikai oktobrī. Salīdzinājumam neatkarīgās Tukuma ziņas, kas nav pašvaldības avīžele, par to ziņoja nepārtraukti 13 rakstos pēc kārtas. Bet par ko tad jūlijā rakstīja pašvaldības izdevums Tukuma laiks? Sociālā pakalpojuma centrā Mežozītes atklāts grupu dzīvoklis. Šajā idillē, kur viss ir lieliski, arī mēri ir lieliski un dzīvo mūžīgi kā tāds Ļeņins. Liepājā mežs no 97. gada. Madonā no 94. Ventspilī no 88. Mālpilī meži no 87. un rekordiste Daugavpils novadā. Janīna Jalinska kopš 1985. gada. Iedomājieties, no 1985. gada Janīna Jalinska ir pie stūres. Tas, starp citu, bija laiks, kad Ronalds Reigans vēl bija ASV prezidents. Populārākā dziesma hitparādēs bija